Sveiki, animeforums.lv podkāstā numur 10 brīvajā podkāstā, kuram var pievienoties katrs gribētais no fóruma. Šodienas tēma, kā jau var redzēt, ir Shigatsu wa Kimi no Uso, mūsu aizpagājušās sezonas anime, kurai gāja vesels 2 sezonas, ir 24 epizodes, 22. Es domāju, ka man kaut kā viegli noskatīties bija, ka tur 2 epizodes nebija. Un Nekas tā. OVA būs. OVA būs jau? Jā, loģiski jau. Es nezinu precīzi, ko viņi tur rādīs. Tas visdrīzāk būs vēl viens flashbacks. Nekas cits tas īsti nevarētu būt, tikai flashbacks. Kā viss anime bija. Meitenes skatu punkti, ķip. Blondīnītes. Vai kāds viņas skata punkts tur jau? Nu, nezinu. Tā, davai sākam mēs davai ar to pašu interesantāko. Ko mēs domājām par pašu seriālu? Nu, teiksim, labs bija vai slikts bija, vai tā uzreiz var sākt ar to. Man, teiksim, likās, ka viņš bija pat tiešām labs un stiprs seriāls. Miermīlīgs, romantisks, bet... Jā, labi, mēs esam piekrituši. Karoči bija labs, vismaz... Nē, patiešām storylines bija diezgan foršs. Viņa beidzās forši un viss bija forši. Ja kāds ir ieslēdzis un šo klausās, mūsu 3 viedoklis ir ej un skaties. Skaties. Var tālāk nesīties, ej noskaties. Mans viedoklis ir skrien un skaties, nevis ej. Mēs ejam tālāk. Mūzika, kas ir pats stiprākais šitās seriāla punkts, vienkārši, tas bija viss seriāls bija viena mūzikas klucis, viens kārtīgs. Nu jā, bet tā klasiskā mūzika, tas nav tāds kaut kāds, kuram paskriet garām var nepaskatoties gabali, tur visi šitie, viņi taču tāda. Jā, bet klasiskā mūzika parasti nesauc pa kluci. Informācijas klucis, jēgas klucis. Labi, tas tādas. Es mēģinu kā varu savu kļūdu izlabot. Nē, mūzika bija tieši 10, manuprāt. Tas arī vilka, visvairāk to šovu. Jā, vēl plus tās emocijas saistīts kopā ar to mūziku. Man nenormāli patīk, piemēram. Citādāk viņi nevarētu to parādīt, jo tā kā skatīties, kā kaut kāds čalīts spēlē pāris epizodes mūziku, mēs īsti nevarētu. Interesanti to nekādīgi tā padarīt nevarētu. Cik tie kadru mājiņas pāris viens tur ir, tu pirkstus parādīs, kājas parādīs, tas ir viss. Tāpēc arī iet viss šits te animācijas burvība. Mums tur ir puķu lauki, sakura pats pa sevi, sniegi, lieti, mēnes, ūdens, tur asaras, flashbacki, daudz flashbacku. Ļoti daudz flashbacku. Jā, šitas ir tāds seriāls, kur uz ekrāna pārāk daudz ekšana nenotiek, bet tas viss galvā norisinās varoņiem. Lai gan bija arī ekšanīgie momenti, kaut kurš varonis mums ir paskraidīt, tur paraudāja, vēl kaut ko pabļaustījās. Bija komisko daudz, bija šits te, ka tur sit pa visām puišu daļām, meitenes, asinis pa malām visā. Vairāk no šitiem te parastajiem ečī harēmiem nāca. No tās puses, bet viņš bija labāk uztaisīts nekā parasti. Es tikai tagad sapratu, tās abas meitenes, viņas jau cunderes, abas divas bija. Es nezinu par to, tur viņa draudze, bet tā blondinka taču bija. Ne, bet tā draudze arī viņa bija tā vislielākā kausla, viņa taču nevarēja atzīties līdz pašām seriāla beigām. Ne, bet viņa jau to atzinās. Kaut kā, jā, viņa sev negribēja to atzīt, bet to jau uzreiz tā. Es taču saku, un tad tā mazgadīgā meitene, kas tam... Tā gan. Aiza Nagi, kas bija, tā arī bija cunderi, visas viņas tur. Es tikai tagad, un tā pianista arī melnmatainā liela. Emi, jā, viņa arī taču cunderi. Možda tas skolotāji arī bija? Kur, nepārāk, skolotāji nebija tādi. Un mamma? Es saku, mamma jau vispār. Toči. Možda pats bija cunderi. Tāda kāda pasīvā, tāda, kur
iekšā ir cunderi, bet tu nekaujas tur. Ja tu esi cunderi, tev vajag mazliet viņu pabļaustīties un ir iekraut kādam. Tas tā kā klasiskie izgājieni tie. Tāpēc es tikai tagad sapratu visas meitenes, kas ap galveno varoni, cunderis. Diezgan grūti gan jau tik galā bija. Tur jau reāli visi neparādīja. Padomā, tur pagāja 22 epizodes gads. Cik tad daudz mēs redzējām no tā gada? Ja tā padomā. Normāli. Mēs jau tikai to svarīgāko, mēs to rutīnu, kā viņi sēdēja, klausījās stundas, kaut kādas papīras pildīja, visu neskatījāmies. Un tā padomā šitās te ikdienas stundas pavadot starp cunderiem, kā viņam dzīve gāja. Tā normāli. Viņš tāds izsitamais maizes bija, viņi iekaustīja visas pēc kārtas un kārtību. Izņemot mazo nagi. Viņa bija pa maz, lai iekaustīja. Viņa tikai plānoja to, bet beigās neiekaustīja. Viņa jau bija evil ķipa. Jā, ķipa. Beigās tur arī biksēs čurāja pa mūsu galveno varoni. Tas ir normāli. Un visi to darīja. Tomēr. Pa puišiem es neesmu tik ļoti. Bet tāds pieklājīgs harēms, tiešām pieklājīgs harēms. Tas bija tieši tas, kas bija vajadzīgs, kaut kas pieklājīgs, jo tajā animē tas viss arī piestāvēja. Un nebija fanservis. Jā, kas būtu kaut kāda mazohistiskā fanservis, ka tur iekrauj kādam. Vispār gandrīz nebija. Nebija, mums pateikt, kas tur bija. Bet kaut kādu apakšbikses vispār nerādīja. Tas vēl, jā. Pieklājīgi. Vienīgais, ko es nesapratu, kāda bija Tsubaki, tā visa tāda, vajadzība tur rādīt tās emocijas, ja beigās tas tāpat, manuprāt, neko neatrisina. Viņa ir vēl viena meitene stāstā, lai nebūtu tā, ka tikai būtu Kjosejs un šitā tā Kaori, ka divi galvenie varoņi, viss, ka vajag vēl trešo pusi. Bet beigās tas neradīja nekādu sensu. Gan jau, ka tas bija uztaisīts tā, ka beigās jau viņiem tur viss bija labi. Labi, slikti, kāpēc nekādu šitos sens? Cilvēki ir, draugu grupiņu uztaisīta, mēs jau nevaram ietekmēt, kas ir draugi savā starpā. Jā, bet viss seriāls bija par attiecībām, pats par sevi, ka tur vajag varoņus, lai viņi ražotu tās attiecības. Viņa arī, bet viņa ja viņa nebūtu rādīta tik daudz, kā viņa tika rādīta, to atkal teiktu, ka viņa bija bezpersoniskā kaut kāda. Šoreiz viņa bija pārāk. Viņa no galvenajiem beigās viņu vajadzēja tomēr, it kā jau galvenā bija tā blondīnīte, bet... Blondīnīte? Es negribu lasīt tās japāņu vārdus. Es negribu nepareizi izlasīt, tāpēc, ka man viņa tiešām patīk kā varonis, es negribu nepareizi pateikt. Jā, labi izskatījās. Nē, man patīk kā varonis. Labi arī izskatījās, protams. Nē, bija. Kā no sākuma jau viņa bija mums tāda ļoti neaizsniedzamā tā Kaori un tāda, ka mūsu galvenajā varoni vispār nekādas cerības nebija tādas, tāpēc... Bet viņam īstenībā visu laiku nebija cerības, bet tas beigās kaut kā atrisinājās. Viņam pat nezinu. Beigās tas bija baigais šits, tā kā izrādās. Tas bija tik ļoti, Es to gaidīju. Es pilnībā jau jūtu, ka tas būs jau kaut kādās pāris epizodēs iekšā, kad... Es negaidīju. Man bija aizdoms. Man tiešām pa seriālu kaut kāda pirmā puska noskatījās, bija pāris tie kadri, ka tu jau varēji izsecināt, kas notiks tālāk. Kas man īstenībā ļoti patika seriālā, ka viņam stāsts progresēja normā, ka nebija šo twistu, kad tur es mirstu vai vēl kaut kas, ka tur tik rādīts visas seriāla gaitā, kas tur notiek. Ja tu punktiņus savelc, tad tur ir to bildi redzi. Bet toties ilgu laiku mani noturēja pie tās domas, ka tas viss kopā ar Vacerī ir uztaisīts tā nopietni starp viņiem. Tikai pēdējās sērijās tur sāk parādīties kaut kas no viņas puses arī pret Kosei. Tu to Vacerī redzēji? Tev liekas, ka tur kaut kas nopietnas var būt? Jā, bet man tāda doma radās. Es atzīstu, ka izskatījās, ka bija nopietni, bet vienkārši viņš speciāli bija uztaisīts tāds varonis, lai
cilvēkiem, kuriem viņš patīk, lai viņus arī nesāpinātu tajās beigās, jo tas jau bija Arī, lai tās saprotams. beigas padarītu tādas pilnīgākas ar faktu to, ka viņa actually viņš Tā pavisam kā viņam galīgi viss ir nesaistīja. kārtībā, Jā. ka viņu pamet un viņam viss ir kārtībā, jo viņš atradīs jaunu uzreiz. Bet, nu, Viņam jau ir gatavība. bet tā jau, it kā jau izstījās normāli, bet, bet tā nopietni, bet tomēr varēja pateikt, ka tur Nu, jā. tas čals ir, viņš pirmkārt ir galvenais varonis, Nu, jā, nē, kā man bija, man viņš pilnīgi tā kā bezsvarīgs likās līdz tam brīdim, kad tas arī, ka viņš uz slimnīcu sāka iet uz, tā Kaori, tad man gan sāk parādīties aizdomas, ka tur kaut kas nopietnāk, jo pirms tam viņš minimāli parādījās tā Kaori, nemaz tik daudz viņa laiku nepavadīja, viņa visu laiku rokā meklē to Kyosei, un tad viņu dresē, lai spēlē klavierus visu pārējo. Bet mani pārliecināja tā doma, kad viņš ir vajadzīgs tikai priekš, lai būtu kāds, kas spēlē klavierus, un lai vienkārši, kā tas bija uztaisīts fakts, kad man patīk meitene, kura patīk manam labākajam draugam, un es tam noticēju. Es neticēju to, ka beigās būs kaut kas tāds. Tieši, Bet jā. reka bija. Nē, tas arī gan jau, ka bija uztaisīts tā, ka, ne jau visi cilvēki redzot to, ko varbūt grib redzēt. Kā lai to pasaka? Tur jau nebija viss tik viennozīmīgi. Jā, tur jau var jau dažādi interpretēt to, kas arī kas tur pusi, tiek jo kā parādīts. mums bija tās attiecības viss seriāla gaitā baigi izmainījās, ka mums parādīja vienu, tad tur kaut kāda miedarbība starp varoņiem, un tad atkal tas viss sabruka, tas, kas viņi bija sataisījuši, tās viss pāri, kas izveidojas un tā tālāk, un atkal viņi tad izmainījās tā. Tāpēc bija savs progressions, viss pārējais stāstā. Ja godīgi no tiem galvenajiem varoņiem, tas Vatari man likās vismaznozīmīgākais. Man Es pat augstāk liktu to Aizu un Emiju, kuri bija. Jā, deva jā. vairāk stāstam. Viņš bija baigais palīgu varonis, baigais. It kā viņš te Bet tas ir grupiņā... nelikt pie main karakteriem. Viņš vienkārši skaitās main, jo viņš jau visiem ir kopā. Viņš bija tāds palīgu varonis, bet no Viņš tiem bija kā bišķiņu lielajiem. ārpus no tās tēmas saistībā, kas ir ar mūziku, bet drīzāk saistībā ar attiecībām ar Kaori. Viņš bija tur vienkārši Viņš bija vajadzīgs. tāds, viņam traumas nekādas nebija. Viņš it kā bija tāds puisis vienkārši, ka viss plus mīnus normāli ir. Jo pārējiem, Un kur kurš ir šītas, supermīgs vienkārši. Viņā nebija kur iedziļināties. Viņš bija vienkārši Jā. puisis. Vienkārši. Jā. Tāpēc man Kaut tas kāds. likās tāds diezgan attālāks no galvenajiem varoņiem. Jo viņš actually bija vienīgais, kuram par viņa domām neko nestāstīja. Jo gan par Tsubaki domā, gan par Kaori, gan par Kosei. Par viņiem visiem tika kaut kas par viņa domām, un tika tas viss rādīts, un vat arī bija vienīgais, actually, par kuru netika stāstīts. bet tādā tas ziņā. forši ir forši, ka ir kāda normāla cilvēka ielikt, nevis visi tur, kur drāma, un Normāli. šitas te un tas tur. Es neuzskatu par normālu cilvēku, bet Es nezinu, man nu. patiešām liekas, ka Mainā vajadzēja labāk iekļaut Emiju un aiziet. Tas bija Jā, daudz tas loģiskāk. ir Tas vispār iztītos kopumā daudz loģiskāk, jo viņi spēlē ļoti lielu lomu tālākajās epizodēs. varbūt pat ne tieši, bet tomēr tas spēlē Drīzāk, ka lielāku. Rīma spēlēja viņiem lielu lomu. Jā. Principā. Tas jau Man nekāda pretenzija pret arī galveno varonu pāri vispārējo nav, tāpēc lai iet, kur problēma. Nav. Animācija, mums vēl bija animācija. Ar animāciju viss labi. Man liekas, bija pat Jā. ļoti labi īstenībā. viņiem bija labi Krāsaini. stilfrēmi bija labi, bet dažu brīdi kaut kas mazi gļukiņi parādījās, bet tā bija arī labi. es Nē, nu teiktu. pēc tādām kā, Viņiem- piemēram, Parazīts vai Tokio Ghoul, protams, likās krāsaini un baigi wow. Bet ir jau krāsaini. Tu pamēģini Bija, atrast bija. kaut ko. Bija krāsaini. Bet, Bet- krāsaini, krāšņi, bet tas vienīgais tāds animācija, protams. Kas bija šitam seriālam, bija tas čibijs stils mazlietiņ. Jā, bērni bija tā interesanti uzzīmēti brīži. Jā, un jā. Stiliņš Un tur tie bija emociju savs. attēlojumi tā kā tādā, jā, tajā visā tas jā.
Nu tā, bet citādā kārtība. Kārtība pilnīgāka, neko sliktu nevar teikt. Noteikti ne. Nu, varoņi, tad mums bija Mēs jau izrunājām reāli. Nu jā, bet tieši normāli mums rekordiski ietilpīgs un tāds pilns sarunas sanāca. Tā, kas tur vēl? Jā. Nē, protams, ok, ir liels tā kā punkts ir viņa māte, un viņa flashback par māti, un ka beigās tas viss. Es negaidīju, piemēram, personīgi to, ka tas, kā tā māte ir sodījusi ar to, ka viņš nedzird, un beigās tas izvērtīsies kaut kā pavisam citādāk. Es tiešām domāju, ka viņš tāds paliks. Es nesaprotu to, kādā ziņā tas viņam nāca par labu. Bet beigās tas viss jau izvērtās to, ka viņš actually dzird notis. Viņš viņas jūta, tur aizgāja šits te, ka tur tā... Tur aizgāja tāda ļoti dīpa doma par to visu, bet beigās tas viss no tāda baigi slikta tāda kopskata izveidās par kaut ko labu. Bet beigās, bet doma jau nebija laba. Tas, ko māte ar viņu izdarīja, tas nebija laba. Arī pati māte zināja, un visi to zināja. Tas nebija tā, ka pēkšņi mums izskatījās sākumā, ka briesmas, un beigās, tur bija tāda dziļa doma. Bet tas nebija labi. Beigās tas puisīts tāpat bija sasist lupatās emocionāli. Es biju mazliet nesaprašanā tikai tajā momentā, cik tas viss ļoti nonāca pretrunās tajā mirklī, kad visai bija tie flashback par viņa māti, par to, ko viņa ir darījusi, kā viņa ir likusi viņiem spēlēt klavieres, tikai gribētu viņu pataisīt labu. Un tad bija tā epizode, kur viņš viņai pateica, kad viņš vēlētos kaut viņa nomirst, un viņš negrib viņu nekad redzēt, un pēkšņi vienkārši kaut kādā momentā visi tie flashbacki sāka palikt ļoti jauki, un ka viņš to māti īstenībā mīl. Un tas bija tik ļoti, neloģiski, manuprāt. Tur jau parādījās loģiski. Kā viņš pirms tam bija, viņam bija lielā trauma, teiksim, depresija, viņš bija ieciklējies uz to sliktu. Pēc tam viņš ar mūsu arī galvenās varonas palīdzību visu atgājās, sāka domāt pozitīvi un sāka atcerēties labo pa māti. Nebija tā, ka viņš to māti ienīst, to vēl kaut ko viņš mīlēja. Bet tur jau nebija sakara pašai meitenei, tur bija sakara Hiroko, tā kā viņa mātes draudzenei. Sāknāca, piemēram, viņa pateica to, Paga. Kaori bija pirmā, kas izvilka mūsu Kyosei no ēnas un piespieda spēlēt. Jā, viņš sāka tā attieties. Pēc tam parādījās mums, protams, bet tieši par to māti, par to, tas jau izbīt no tās Hiroko, kas tā kā apmēram viņam ieskaidro to, kad māte vienmēr vēlēsim kaut ko labu. Precīzi jau nebija. Es vispār varēju iztikt bez tā visa supernatural, ka viņš nedzird notis un tā. Bet tas jau nav supernatural, tas ir psiholoģija. Bet kā tu vari nedzirdēt? Var mierīgi. Tev apziņa pasaka, ka tu nedzirdi. Ne jau tā, ka viņam ausis kaut ko nedzirdēt. Tas nebija vajadzīgs, bet, tas bija kaut kāds stāsta loģika. Tas bija ļoti vajadzīgs, viņš nebūtu traumēts bez tā. Nē, tas pierādīja to, cik viņš ir ļoti traumēts pēc visa, kas ir noticis. Psiholoģiski, bet es beigās nesaprotu, pie kāds noved tā nošu nedzirdēšana. Kā viņš pārvarēja to plus mīnus, tas arī viss pie kāds noveda. Nekā tāda cita īpaša nebija. Nē, viņš sāka just notis iekš sevis. Jā, viņš mūziku izjūta, viņš pirms tam bija taču mašīnas spēlētājs tāds, tehniski runājot, mūziku tā nespēlēs, viņi tomēr spēlēs arī ļoti daudz, kas... kā mašīna spēlē. Kā vajadzēja, izrādījās, ka vajadzēja, nesanāca viņam nedzirdot nots. Viņš drīzāk kā bija, viņš paniku taisīja tādu, viņš nedzird nots un aiziet paniku, un tas ir tāpēc viņam nesanāca. Tas ir vienkārši tā, ka viņam tās notis sāka neklausīt. Viņš sāka nedzirdēt, viņš vienkārši pa māti atcerējās. Tas arī viss. Tas bija tā, tipa, piegās drāmu, eļļu ugunī, tipa, lai mēs saprotam vairāk, cik tiešām viņš ir traumēs, kā jau te teicu iepriekš. Jā, bet tas viss atrasinājās tāpat pēdējā epizodē. Jā, tas viss atrasinājās. Un pārvarēja, tas bija tāds daudz, kas notika slikts un viss, bet tomēr beigās viņš atrada priekš kā spēlēt. Jā, bet viņš tika cauri, tomēr izcīnījās.
Varbūt, protams, ir kaut otrā sezona tuvojas. Šaubos. Nu, diez vai šitā Ja manga beidzās viss tieši beigsies. ar saliktiem punktiem uz I, Es, par to, kas tad notiek starp Otra viņiem. sezona. Nē, Taču protams, nebūs. ir daudzas, protams, lietas, varbūt, kas varētu notikt vēl, bet nezinu, tas diez pēdējais, diez vai. tas pēdējais, nē, nu, lai ja labi grib visu, bet tas pēdējais bija, nezinu, tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai arī viņi beigtos pie tā, kas ir. Jā. Mājā iznāk OVA ar 11. mangas volumu. Jā. Runājot par mangu, kā jums liekas, kā viņi attēlē visu to mūziku mangā? Visdrīzāk Nē, jau es plus lasīju. mīnus tāpat. Es arī neesmu skaties, bet Es tāpat arī jau neesmu. scēnas Bet un padomā. apraksti. Bet bez mūzikas, Bez Jā, mūzikas, jā. tieši Mums tā, šeit bez Nē, anime. bet tas vispār ir diezgan kaut kas, par ko varētu aizdomāties, kā vispār iemest aci, kā tas vispār varētu izstīties un kā to var attēlot. Jo šitien mēs skatāmies seriālu, mēs dzirdam to mūziku, kā viņi runā un kā viņi spēlē. Bet kā viņi pasniedz to visu? Un es te skatos, ka mangai arī labs vērtējums, tātad tur kaut kas labs bija iekšā. Bet kā viņi pasniedz tos visas sajūtas un to visu bez mūzikas? Tieši tāpat mūzikas nebija. Nu, mums pagāja, tu taču anime skatījāmies, mūzika bija tikai fonā. Tur tā, protams, visdrīzāk tas visi koncerti man tā un mūzika ļoti pārējais ir daudz deva. stipri mazākā. Nē, nu jā, bija. Es arī jau šito noskatījos tikai mūzikas dēļ, tāpēc manga tas ir interesants jautājums. Visdrīzāk, nu kaut kāda romantiska jau standarta vairāk. Jo nu šeit mums to īpašo piedeva tas milzīgais daudzums ar klasisko mūziku, kas bija. Mūzikas mangas kādas ir, es nezinu. Ir jau arī Ir jau mūzikas daudz. anime. Nē, ir tas pats Apollons un Nana, bet neesmu viņas reāli Nu, lasījis. Es dzirdēt, nezinu, kā. tur neko nevar. Nu jā. Piemēram, tā pati Nana vai Beks, tos jau es arī skatījos animus, un es sapratu, ka tur tā mūzika daudz ko dod. Jā, Nezinu, kā var salīdzināt mangu un to pašu animu, kura ir veidot uz mūziku. Tas pats DMC, gan jau, ka es redzējis. Nu, tur tā kā mangas nebija. Ir viņam manga. Tieši. Nē, nu labi. Labi, off-topics. Mums šeit jau principā uz Nē, beigām. Kādas, piemēram, bija tās jūsu domas tieši par to 22. epizodi un par to visu kopskatu? Beigas. Labas beigas, ko tur teikt? Tur. Nē, Man varbūt patika es negaidīju un varbūt to, ka nepatika. viņa nomirs. Es gan Es gaidīju, ka gaidīju. nomirs. Es Es varbūt cerēju, ka negribēju. kaut kas notiks, jo, zin kā, Es negribēju, lai viņi nomirst. Jā, es arī, varbūt es es varbūt vairāk galīgi negribēju. neticēju. Paga, bet ja viņa nebūtu nomirusi, tad viņa būtu tāpat nomirusi. Viņa nebija dzīvotāja. Nē, varbūt nu. nē, es varbūt tieši šajā momentā saku, varbūt man vairāk negribējās, lai viņa nomirst, tāpēc man bija tāda apziņa, ka varbūt cerībā. Nē, tieši tā, man negribējās, tāpēc, ka tur jau bija teikts, ka viņa darīs to operāciju, ir maza iespēja, ka viņai tur kaut kas uzlabosies, bet tā iespēja tā kā bija. Un es cerēju uz to iespēju, es gribēju, lai viņas uzspēlē vismaz reizi kopā. Nu, viņi tā pašā Jā, sākumā bet tajā tikai mirklī, kopā kad viņš spēlē. tieši sākot spēlēt klavierus, apmēram saprata, jā, ka Nu jā. viss tā ir. Bet tā, nē, man, piemēram, beigās liekas, vienkārši es viņu reitoju desmitniekā, jo viņi bija vienkārši skaisti. Nē, nu beigas bija skaists uztaisīts, bet Man arī patīk. man iešauja bišķi pat daudz, jo man patīk, ka tā beidzās. Man patīk, es atzīšu, man patīk bēdīgas beigas un viss tas, bet viņas uztaisītas tā, ka it kā, zin kā viņa nomirs, viņa mamma nomirs. Čalim viss ir pofīgi, viņš smaidīgs dzīvo Es- tālāk, jo viss ir krūta, Bēdīgs smaids, tas bija bēdīgs smaids. Tas bija bēdīgs smaids, bet Nu, tāpat pagaid, tās, bet ko viņam? Cilvēki mirst visu laiku. cilvēki mirst visu laiku, bet diezgan grūti. Es nezinu, ko es darītu, piemēram, tādā Nē, nu, Bet tas viņš pēdējā nebija, epizode. viņš nelēkāja aiz sprieka, neskrēja apkārt, viņš bija No bēdīgs shit. tiešām. Pēdējā epizode man pateica, kāpēc animē ir šāds nosaukums. Ah, Vismaz to jā, es man- uzzināju. To šitas viss te- saprata, jā. Man tieši šis moments baigi patīk. Pēkšņi pēdējās epizodēs atklājas arī tas nosaukums. Tā, kas mums Nē, bet man tieši sanāk arī patīk tas moments, ka viņa pateica to. Es esmu pateicis tikai vienu melu pa visu šo laiku. Un
tāds bija tik ļoti, ar to tas bija nosaukumu. Jo labs. sākumā es sākot skatīties, es tiešām līdz 21. epizodē. Kāpēc? Kāpēc tieši tā? Kāpēc tāds nosaukums? Un tas atkal salika visus punktus uz priekš Ja manis. godīgi, es tieši arī domāju par to nosaukumu, bet es neiedomājos, ka tā viņa Jā, patīk. es tieši sākumā domāju, kāpēc? Es kā sapratu to, ir aprīlis, jā. Bet kāpēc? Kāpēc tieši tā? Un tas tieši arī lika man saprast, kāpēc tā. Atklājās. Viss bija forši. Tas arī pašas beigas mums ir nekā tur pārāk vairāk. Nebija, bija tie bērni parādījās. Man nekas pret bērniem nebija. Tur arī tāds parādīts mazlietiņ aspekts mūzikas, ka nāk jaunā paudze tāda, kad mācekļi un viss pārējais tur. Vismaz, tas tādā savā ziņā parādīja, ka viņam būs ko darīt. Tagad pēc tam beigām tā pati mazā aizaķipa, tā meitnīte, pa kuru viņš skoloja. Viņš arī aizies uz to mūzikas skolu, ka viņam būs, jā. Viņš var strādāt par to skolotāju, viņš var palikt pa klaveru spēlētāju, ka viņam viss turpinās dzīvē un viss bija labi. Arī tā pati Tsubaki parādīja, ka viņam viss būs labi dzīvē. Tas bija tāds laimīgi, ja godīgi laimīgas beigas. Protams, man nepatīk, ka nomira blondīnīte, jo man viņa tiešām ļoti patīk. Man arī. Bet labi, bet beigas tomēr pat, ja es skaitu to, ka viņa tur nomirst, beigas bija laimīgas. Es nezinu, bet tās beiga emocijas man bija tādas, tajā mirklī it kā nesaprot paraudāt par to, ka viņa tā kā nomira un ka tas viss tā ir, bet tajā pašā mirklī tas bija uztaisīts, tā skaisti ar tādu pozitīvu piestienu un it kā likās, tad man bija tādas divējādas emocijas. Es nezinu, vai man skumt, vai man priecāties. It kā traģisks notikums notika, bet dzīve turpinājās, tāpēc. Bet tas viss tika uztaisīts tā ļoti skaisti. Tas vispār tās animes kopskats man likās ārprātīgi skaists ar tām visām emocijām. Tas zīmēšanas stils kāds ir tur briesmas. Es nezinu, kopsumā es varu teikt, ka man tā anime vienkārši likās ļoti, ļoti skaisti. Tas kopums. Bišķi pa gaišu vietām tomēr bišķi. Ne, tā kā pierad jau bija viss bumbās. No sākuma, tas atceros, pirmie brīži bija, mazlietiņi tā gaiši bija. Mazāk labi slikti, bet pierad. Ja būtu mazāk tā harēma komēdija, man neprasījās viņu. Man arī ne. Jā, man gan nebija. Vairāk tā drāmiņa, tad būtu foršāk. Nesinu kaut ko es nesakrīju par to, ka tā tagad bija slikti. Seriālam būtu mazliet citādāk, šitas te viņam tomēr prasījās. Viņš varēja palikt tāds jauks, bet nevajadzēja tos pēkšņos, tos pašus cunderas uzplūdus. Tos nevajadzēja, tos man neprasījās tiešām. Varbūt arī tas iemesls, kāpēc viņi likās skaisti, jo bija tā pozitīvā pieskaņa tam visam, jā. Jo bez pozitīvā viņa nebija. Tik drūma. Ja bez pozitīvā viņa būtu grūta. Atkal bez tiem visiem tas būtu tā ļoti, ļoti drūmi. Jo tas pats galvenais tēls jau bija ļoti tāds. Jā. Kopsumā viņš bija ļoti vajadzēja kaut kādu atslodzes brīžu tāds, lai tiešām dabūtu to efektu, kāds mums beigās ir tāds. Ir kā bēdīgi, beigta un tā tālāk, bet tomēr dzīve turpinās. Tomēr it kā nemaz nav tik slikti viss tāds. Tas endings ir tāds pats kā Ano Hanai vai Angel Beats, kur tu domā, ka, beigas jau ir labas. Viņas ir bēdīgas, bet viņas ir labas. Ļoti foršas. Un lieka piebilst to, cik ļoti labi opening dziesma. Pirmā bija pirmais openings, tas bija tāds. Otrais gan pievīla. Es zinu, ka man otrais nepatika. Pirmais bija vienkārši. Viņš nebija. Man liekas, ka pirmais jāvarētu būt labs. Es tur mierīgi uzlikt ātru, paklausīties un pateikt savas domas. Viņš pat tiešām vēl joprojām zina vārdus. Tas bija stiprākais openings tajā visās sezonā. Jā. Pilnīgi mans domas. Tas tāpēc, ka man viņš tiešām likās foršs. Tā tieši klausīties, man likās viņa tiešām foršs. Mūzika tur tiešām bija stipra tajā visā seriālā. Jā. Bez tā tomēr... Bez tā nebūtu bijis tāds seriāls pa mūziku, kur ir švaka mūzika, tas nebūtu tās. Tieši tā. Un tas arī beigas, mēs vairāk jau nekā nav tāda. Visi esam izgājuši cauri visam pilnīgi. Jā.
Openings, jā, es varu teikt, Jā, savas beigās. domas, man patika. Patīk, Pirmais. visiem patīk. Nē, beigās mums kopējā doma tāda, ka seriāls bija tiešām labs, tiešām tāds Bet viņš drāma. bija. Viņš bija labs, nu ko tad izdarīt? Jā, tiešām, es viņu iesaku nostīties, principā, ikvienam. Tiešām. Nu, Labi, es ne arī visiem skatos pietiks gore vai uzmanības. skatos Horror, jā, viņš to te, Kā bet- jau pierādījās, ka tomēr cilvēkiem ir grūti šito noskatīties. Nē, nu, viņiem nepatīk, varbūt nav grūti ir tās ilgās epizodes, kur kaut kas tāds vienvērtīgs notiek, kas Jā, vajag. kur varbūt ir tās, varbūt ne gluži ilgās klavieru spēles, bet tā kā man liekas, tās katras epizodes viņas tinās ar kaut ko no jau iepriekšējās epizodes, un tu jau to esi redzējis, un tad ir tāds, es negribu to redzēt vēlreiz. Jo tas diezgan bieži atkārtojās tās epizodes, kur tā kā viņš, it īpaši viņš, kur tieši pats ar Rīmu spēlē klavieru, visu laiku bija tā pati māte, bija tās pašas mātes frāzes, un tajās momentos bija tāds, varētu to nerādīt, varētu parādīt kaut ko citu. Ko citu rādīs. Kaut ko interesantāku. Nu, labi, bija momenti, kad tur īpaši sākumā, kad nebija tik ļoti pieredze pie tā visa. Bija daži kaut kādi mācības momenti, tādi garlaicīgi palika. Pēc tam es nezinu, vai nu viņi palika labāki, vai es vienkārši pieradu, bet man vairāk nebija nekāda problēma. Tieši tā. Tad arī beidzam, tad viss Nē. pateikts, viss Viss forši. pateikts. Jā, Ātras rekomendēšu video, ja jums patīk šitais nostaties One of my all-time favorites vai album 2. Ai, tur ir cita mūzika bija, lai gan es Tur ir neesmu visu cita mūzika. redzējis. Bet, Tur nav tā mūzika, tur. bet Čāls, kurš nav. drāņķīgi uz gičas spēlē, tas nav tā. Bet tomēr tas ir tāds. Nu, tā kā viņš iznāca ārā, tad daudz vienkārši viņi neskatījās viņam virsū. Viņi nav redzējuši daudz, tāpēc tā iesaku. Tāpēc, ka viņam beigas ir tādas nelīdzīgas, bet tas viss, kā viņi attīstās ar mūziku. Daudz, kur ir jau daudz tās mūzikas, bet man liekas, tas ir vistuvākais. Tas tā ieteikumam. Tikai tur nav komēdijas, tur ir tīra drāma. Ai, pa ieteikumu es īstenībā laikam nekādu nezinu, nevaru iedomāties. Nu, mēs arī pārāk nenodarbojamies ar ieteikumiem, tāpēc visi bumbās. Jā, Nu. tas ir tā. Nu, tā tad. Ko, nu,